Laipni lūgts klasrā iesaistīšanas video pamācībā. Šajā video mēs iziesim cauri sākotnējiem jūsu konta iestatījumiem. Lai aktivizētu klasrā programmatūru, nepieciešams izvēlēties abonēšanas plānu, izvēlēties jums piemērotāko abonēšanas plānu, pēc tam pievienojiet maksājumu karti un aktivizējiet savu 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu, kuru varat jebkurā brīdī atcelt. Kad esat aktivizējuši pakalpojumu, nākamais solis ir ievadīt savu uzņēmuma informāciju. Šeit savadiet savu uzņēmumu rekvizītus. Šī informācija tiks izmantota arī rēķinos. Service settings sadaļā šis skaitlis nosaka, cik minūtes pirms nodarbības sākuma skolotāji drīkst sākt atzīmēt apmeklējumu. Šeit jūs varat iestatīt noklusējumu nodarbības ilgumu, to vēlāk būs iespējams mainīt manuāli. Invoice settings definējiet apmaksas termiņu, jeb cik dienu laikā rēķinam ir jābūt apmaksātam. Varat arī noteikt kritisko slieksni. Maksājuma parādi, kas pārsniedz šo slieksni, tiks izcelti sarkanā krāsā. Vēl viena būtiska lieta – Klasero nav pogas saglabāt. Viss, ko ievadāt vai maināt, tiek automātiski saglabāts sekundes laikā. Tagad, kad visu uzņēmumu informāciju esat ievadījis, nākamais solis ir pakalpojumu iestatīšana. Pievienojiet jaunu pakalpojumu un ievadiet tā nosaukumu. Šis nosaukums parādīsies jūsu rēķinos. Pēc tam varat pievienot vairākas maksājuma iespējas. Es sākšu ar cenas iestatīšanu vienreizējam apmeklējumam un arī apmeklējumam ar atlaidi. Tad pievienošu arī abonēšanas cenu un abonementa ilgumu. Tagad jāizvēlās, kuru pakalpojumu cenu vēlos izmantot kā noklusējumu cenu. Jūs varat pievienot tik daudz pakalpojumu, cik vien nepieciešams. Tagad pievienosim darbiniekus. Dodieties uz Teacher settings, klikšķiniet Add New, aizpildiet nepieciešamās informācijas laukus. Šajā gadījumā ierakstīšu tikai vārdu un uzvārdu. Pēc tam uzaiciniet darbinieku pievienoties jūsu uzņēmuma kontam, izvēloties vienu no pieejamajām iespējām un ievadot viņa e-pasta adresi. Kad skolotājs būs apstiprinājis ielūgumu un reģistrējies, jūs redzēsiet viņa lietotāja atļauju bloku. Atzīmējiet, ka darbinieks ir skolotājs un piešķiriet viņam attiecīgās atļaujas. Vajadzības gadījumā iespējams piešķirt arī administratīvas atļaujas, piemēram, rēķinu rediģēšanai un citām darbībām. Tagad varat atgriezties šī darbinieka profilā un pievienot dokumentus, kas attiecās uz šo darbinieku, PDF formātā līgumus un citus dokumentus. Šajā sadaļā varat arī iestatīt skolotāja stundas likmi un pieejamos darba laikus. Kad visas jūsu uzņēmuma nodarbību grupas būs pilnībā iestatītas, jūs varēsiet noteikt dažādu skolotāju nodarbību likmi dažādām grupām. Šeit es iestatīšu šī skolotāja pieejamību. Nākamais konta iestatīšanas solis ir izveidot filiāli vai atrašanās vietu, kurā pakalpojumi tiks realizēti. Spiediet Add, ievadiet nosaukumu un nepieciešamo informāciju. Pēc tam rediģēšu filiāli. Sāksim ar telpu pievienošanu. Ja jums ir vairākas nodarbību telpas, jūs varat pievienojiet tik daudz, cik nepieciešams. Ja vajadzīgs katrai telpai, varat iestatīt pieejamības laikus. Tagad turpināsim ar nodarbību grupu veidošanu. Pievienošu 2 grupas. Pēc tam ir jāpievieno pakalpojums. Tālāk ir 2 veidi, kā pievienot dalībniekus. Manuāli katrai klasei vai masveida klientu pievienošana caur sadaļu Visitor Data. Šim paraugam izvēlēsimies otro variantu.
Dodamies uz Visitor Data sadaļu. Tur redzēsiet tabulu ar iepriekš definētiem laukiem. Ja vēlaties pievienot papildus laukus, vienkārši spiediet un pievienojiet jaunus. Jūs varat ievadīt klientu vārdu un uzvārdu atsevišķi, bet es dodu priekšroku visu pilno vārdu ierakstīt vienā laukā. Man ir Excel fails ar visiem klientu datiem. Pamanīsiet, ka Excel kolonnas ir citā secībā nekā tabulā. Viena iespēja iekopēt un ielīmēt katru kolonnu atsevišķi, otra iespēja pārvietot laukus klasero tabulā, spiežot un velkot tos, lai sakārtotu kā Excel failā. Kad tas izdarīts, vienkārši nokopējiet Excel tabulu un ielīmējiet to klasero. Tagad atgriezīsimies pie nodarbību sadaļas un sāksim pievienot skolēnus. Šeit skolēnu sarakstos es atlasīšu viņus pēc nodarbības grupas. Es izvēlēšos vienu grupu un spiediet Add All. Šajā sadaļā var arī individuāli mainīt katra skolēna maksājuma iestatījumus pēc nepieciešamības. Pēc tam dodieties un citu nodarbību grupu un atkārtojiet to pašu procesu. Jūsu konts tagad ir pilnībā gatavs darbam ar Klasero tīmekļa lietotni. Nākamais solis ir nodarbību plānošana kalendārā. Skaties mūsu kalendāra ieplānošanas funkciju video pamācību.